Sveiki visiem! Es esmu Kristaps Kramiņš, izrādes Oskars un lietas scenogrāfs. Un šodien mēs varam iziet nelielā tūrē pa darbnīcām, paskatīties, kā atdzīvojas Oskars un lietas. Koncepts ir, ka Oskars ierodas pie vecmāmiņas lauku mājā, kur viņš ar paštaisītu mobilā telefona starpniecību sarunājas ar dažādiem priekšmetiem. Ir sadzīves priekšmeti kā, piemēram, gludeklis, lampa, cukurtrauks, plīts, drēbjskapis, visdažādākie. Un darbnīcas uzdevums ir gan izmantojot īstos priekšmetus, viņus pārveidot, gan veidot pilnīgi butaforiskus priekšmetus. Un katrai lietai ir kaut kāds veids, kā viņi atdzīvojas un kļūst savā ziņā tuvāk cilvēkam, vai tā muta vai acis.